Bāžas, vai izdosies atrast pēcteci vai lēmums pārtraukt lielākās un vecākās lībiešu sabiedriskās organizācijas vadību pēc teju 13 nostrādātiem gadiem nekaitēs Līvu savienībai. Tas vēl pirms dažām nedēļām nomāca Ievu Ernštreiti, līdz viņa saņēma Borisa un Ināras Teterevu fonda ziņu par piešķirtu goda zīmi. Tad man palika ļoti emocionāli, gaiši, lepni, nomierinoši. Tad nācās pārdomāt atkal. Varbūt nemaz tik slikti nav. Tas jau ir tikai cilvēcīgi, un tas mums visiem ļoti svarīgi, ka tas, ko tu dari no sirds un ilgu gadu garumā, ka to redz un novērtē. Kur tad vēl labāku balvu? Paldies! Dibināta Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, piedzīvojusi gan uzplaukumu, gan padomju varas represijas, lībiešu kopiena nelokāmi glabā un stiprina savu kultūru. Rūpējoties par līvu tautas unikālās kultūras un tradīciju saglabāšanu un turpināšanu, Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalsts Līvu savienības darbībai sniegts kopš 2014. gada. Borisa un Ināras Teterevu fonda goda zīmes pasniegšana ir kā atzinība un paldies pateikšana gan organizācijai, gan vadītājam, kurš 11 gadus ir sekmīgi vadījis organizāciju, ieguldījis daudz gan sava privātā laika izdomas un pūliņus. Ieva Ernštreite vadības grožus nodot citam gribēja jau pērn, taču pierunāta palikt. Tomēr šogad personisku iemeslu dēļ atkāpās gan no valdes priekšsēdētājas amata, gan valdes. Ar balsu vairākumu par jauno vadītāju apstiprināts pašas Ievas Ernštreites noskatītais Salaspils kora loja diriģents. Gluži pārsteigts es nebiju, bet apmulsis esmu, jo man liekas, ka Līvu savienībai daudz ļoti cienīgu un darīt varošu, spējīgu kandidātu, kuri, es nevaru teikt, būtu pelnījuši, jo tas nav tāds goda amats, tas ir ļoti darbīgs amats. Un es zinu, ka ir cilvēki, kas var un ir gatavi darboties. Tāpēc, kurā gadījumā visus sauksim kopā un darbosimies. Jaunie cilvēki redz lietas citādi. Un, ja šī lietu redzēšana citādi paliks arī pie tiem, kas ir tie čaklie darba rūķi vēl tagad, tad viss būs labi. Jau savā pirmajā uzrunā Ģirds Gailītis norādīja, ka darba daudzumu bija jāsāk jau vakar. Pagaidām vēl savienībai nesot šī gada budžeta, šonedēļ jau pirmais projektu iesniegšanas termiņš, jāstrādā pie jau zināmiem pasākumiem, tradīcijām, jānodrošina, ka lībiešu tautas nams pieejams visiem interesantiem un aktivitātēm jābūt redzamām plašākam lokam. No savas puses apsolos ļoti visus aicināt palīgā. Un, ja kāds arī nenāk palīgā, tad tomēr viņu vēlreiz uzaicināt palīgā. Jo viena galva varbūt ir viena galva, bet ja ir vairākas galvas, tad tā ir viena liela gudra galva. Ja. Ģirds Gailītis gan sevi sauc nevis par vadītāju, bet tehnisko izpildītāju uz gadu. Tā kā Ieva Ernštreite no amata atkāpās sava termiņa vidū, viņa prāt juridiski pareizi būtu nākamgad rīkot jaunas vēlēšanas. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni, speciāli RTV.